Labdien! Man sauc Rihards, es šobrīd atrodos Varšavā un ieraudzīju šo skaisto sirēnu. Ja tā padomā, bieži uzdod jautājumu, vai Odisejs bija drosmīgs vīrs vai nebija drosmīgs vīrs. Viņš bija drosmīgs, jo viņš uzdrīkstējās. Viņš redzēja sirēnu un palika dzīvs. Viņš apzinājās draudus, viņš piesēja sev pie masta ar virvēm un komandas biedriem bija pateicis neatsiet vaļā nekādā gadījumā. Šo pašu var arī pateikt ļoti labi par atkarību. Atkarībā tikai kas būtu masts. Masts tā ir cita vide, virves motivācija, komanda, tavi līdzgaitnieki un tam līdzīgi. Ja? Kāpēc viņai zobens ir? Tas nozīmē, ka ar viņu cīnīties nevar. Jūs zaudēsiet jebkurā gadījumā tieši tāpatās kā ar zaļo puķi.